Pirmās valstis, kas beigs pastāvēt tuvāko 5–7 gadu laikā, ir Japāna, Ķīna, Indija, Itālija, Apvienotā Karaliste un Arābijas pussalas valstis. Tas ir saistīts ar šo teritoriju ģeoloģisko uzbūvi un to neaizsargātību pret klimata katastrofām. Visas pārējās valstis izdzīvos nedaudz ilgāk, bet galu galā tās sagaida tāds pats liktenis. Mūsdienās Ķīna ir otrs lielākais ekonomiskais subjekts pasaulē, nozīmīgs pašreizējās starptautiskās sistēmas dalībnieks, ražotājs un ieguldītājs. Klimata katastrofu pieauguma un biežuma rezultātā Ķīna jau atrodas uz ekonomiskās krīzes sliekšņa, kam var būt neparedzamas sekas visai pasaules sabiedrībai. Ja Ķīnas ekonomika un rūpniecība sabruks, globālā tirdzniecība un ražošana saskarsies ar nopietnām problēmām. Daudzās pasaules ražošanas nozarēs būs sabrukums. Tāpēc, ja jums ir starptautiski ieguldījumi un akcijas uzņēmumos, kuru ražošana atrodas Ķīnā, apsveriet iespēju no tiem atbrīvoties. Jūs esat gudri cilvēki un redzat, kas jau notiek Ķīnā. Jūs labi saprotat, ka drīz nebūs ne ekonomikas, ne rūpniecības, ne pašas Ķīnas. Tuvākajā nākotnē Ķīnā būs tikai 2 nelielas zaļās zonas, kurās varēs dzīvot ļoti mazs cilvēku skaits. Vēl viena valsts, kuru tuvākajā nākotnē izpostīs klimata katastrofas, ir Apvienotie Arābu Emirāti. Neraugoties uz šīs valsts būtisko lomu starptautiskajā tirdzniecībā, zinātnes un inovatīvu tehnoloģiju attīstībā, uzglabāt tur savus aktīvus, būs vienkārši neizdevīgi. Visa apvienoto Arābu teritorija drīzumā pārvērtīsies par tukšu tuksnesi. Tāds pats liktenis gaida arī visas pārējās Arābijas pussalas valstis. Paskatieties, kas jau notiek šajā reģionā. Šī tendence pastiprināsies, un drīz viss, kas izauga no smiltīm, pārvērtīsies smiltīs.